Pirms Ziemassvētku kaujā dodas bruņinieki no Rīgas. Pret Rīgas bruņiniekiem cīņā stāsies Valmieras Lačplēši! Oh man, that was surprising. I don't even have words for that. Čaļiem ļoti gribējās vinēt, un to arī varēja redzēt laukumā, kad visi cīnījās par uzvaru, un tā uzvara izslīdēja no rokām pašās beigās. We wanted to make it a little more exciting. Bija iespēja uzvarēt, nostrādāja nedaudz varbūt tas, kad viņi ir augstu līmeņu spēlētāji un arī iemet ļoti grūtas metienas. Sākumā mums palīdzēja skatītāju atbalsts, un mēs tām emocijām mēs arī turpinājām mest iekšā. Fantastiski, lieliski. Prieks, ka skatītāji ļauj un jūt līdzi. Kā saka, labāk jau nesmuka spēle un uzvara 1 punktu nekā skaista spēle un zaudējums. Tādas arī ir emocijas. Jūs jau redzējāt visu to, cik nopietni mēs bijām gatavojušies un cik Vefam grūti gāja. Прежде всего хочу поздравить валмерскую команду с наступающими праздниками и с хорошей игрой, которую они сегодня продемонстрировали. Матч был проигран, и только усилием большими характера и усилиями мы сравняли счет, и потом уже дополнительно доказали, что мы сильнее. Бывает так, что сильная команда не может собраться. Мы отыграли много игр, и ребята мыслями уже в праздниках. Но это не уменьшает заслуги вальмерской команды, которая сегодня играла отлично. 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock. We're gonna rock around the clock tonight. 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 We're gonna rock. Laimīgi jaunā gada. Tā turpināt.